pirmais jautājums. Kādi ir jūsu uzskati par izdevušos žetonu vakaru? Visi ir saņēmuši savus žetonus un visi priecīgi to ir atzīmējuši. Okay. Kā jūs raksturotu savus ikdienas gaitas organizēt darba procesu esot skolotāji? Nu, tad laicīgi jāierodās skolā, jābūt sagatavotām visām stundām. Tas aptuveni varētu būt tā kaut kā. Jā, un ņemot vērā sabiedrības vidējos uzskats par sektāru saistību ar pārējo pasaules iekārtnes zaudēs apmeklējumu, kāda ir jūsu uzskata vērot šo procesu? Jā, reiz. Ņemot vērā sabiedrības vidējos uzskats par sektāru saistību ar pārējo pasaules iekārtnes zaudēs apmeklējumiem, kāda ir jūsu uzskata vērojot šo procesu? Не понял. Ikdienas darba procesā, kas ir viena no interesantākajiem atgadījumiem, kas jums jau kad ir bijuši? Piedzērušies jaunieši pa skolas tēmē. Es saku, ka ir liels attālums starp izglītības procesa organizāciju un perpendikulāro katru summu veidot apļuveidu celiņus. Kā varētu definēt šo procesu? Čia bez komentāriem laika. Kā principā starp izglītības procesu un perpendikulāro katru summu ir tā kā savs attālums. Viņi nav diezko saistīti savā starpā vienkārši. Un vienkārši tagad brīdī, ka veido apļuveidu celiņus, kā šis process saucās? Nebūs. Nebūs. Vai jums ir aptuveni 4 cīsiņi mācplatē, ņemot vērā to, ka Alfrēds ir vienšūnis un viņam ir 20 santīmi? Vajag nabagais Alfrēdiņš, bet 4 cīsiņiem jums nesanāks. Kas tieši nesanāks mācplatē vai 20 santīmi? Nē, 4 cīsiņi nesanāks par 20 santīmiem. Man tagad, ja mācplatē nav 4 cīsiņi. Paldies! Kādi bija jūsu pirmie iespaidi, ierodoties renovētajā skolā? Bija ļoti patīkami pārsteigts. Viss bija skaists, viss bija foršs, viss bija jauns. Bija ļoti patīkami atrasties šajā vidē. Skaidrs, paldies. Tad nākamais jautājums. Televizora pults tekot pa lielu piekrita atzīmēs un izvairījās tauta meitas kurpē apakšā kreisajā, kā viņi nokļuva pie zaplē. Man tālāk ir jāturpina? Jā. Un tā beidzās šī cēliena pirmā daļa, otrā daļa sāksies pusstundu vēlāk. Paldies! Mēs. It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. You know what happened with the D. Es jau biju un tad, kur izgāja lejā, vai tā liekas ir un vajadzētu, vai tomēr ne. Pagaid vēlreiz. Es jau biju un tad izgāja lejā, vai tā liekas ir un vajadzētu, vai tomēr ne. Jā, ja liekas, tu var sasisties. Bet es godīgi sakot, man ir grūti saprast to jautājumu. Kaut kas neloģisks. Es jau biju un tad, kur izgāja lejā, vai tā liekas ir un vajadzētu, vai tomēr ne. Saprot, ka tev loģiska teikuma konstrukcija nav. Kur ir loģika teikuma konstrukcijā? Es nesaprotu teikumu. Tagad būs tāds āķīgāks jautājums. Ja tomātam pa kreisi, bet vārniet taisni, tad dienas vidus, kāpēc? Gan jau, ka tur ir kaut kāds, bet šo atbildi es nezinu. Nu, aptuveni, kā jums liekas, kas tur varētu būt? Ja tomātam pa vidu. Ne, ja tomātam pa kreisi, bet vārniet taisni, tad dienai vidus, kāpēc? Es negribu iedziļināties. Kāpēc nevēlaties? Mēs. Vai jums šis jautājums liekas tāds sarežģīts? Ļoti. Kas tieši viņā ir sarežģīts? Ai, labi, davai braucam tālāk. Vārnē pa vidu, jā. Tāpēc, kad es tagad nezinu, kāda ir pareizā atbilde. Nu, padomājiet, varbūt vienkārši tā, kas jums tieši iešāvusies prātā, varbūt tā ir pareizā. Nu, par gladiolām diez vai.
Skaidrs. Paldies par jūsu atbildēm. Tātad jautājums. Asfalta garums ir 30 km, bet platums 1 metrs. Aprēķiniet, cik raivim gadi. Cik kas? Cik raivim gadi? Raivim ir 13. Kāpēc jūs tā domājat? Tajā vecumā apmēram varētu tādiem aprēķināt. Skaidrs. Paldies. Vai uz jūsu sporta stundām daudz studenti ierodās apģērbti sporta ķērpā? Maz. Maz? Tu pats redzi no savas grupas, cik te tu daudz ir, ja? No jā. Nu, ir kādreiz šitas moments, kā man pagājuši reizi, kad tās stundas bija šitā pārbīdītas, ja? Ka šodien ir stunda un pēkšņi. No jā. Tā ir plānošana, ja? Ka čaļi, jā. Bet, teiksim, tādu momentu, tu pats zini, kādu sēku tu personīgi pats taisi, jā. Nav jau vienmēr tā, vai ne? No jā, nav. Nav. 3 hours later. Labi, tagad būs bišķīt sarežģītāks jautājums. Ja Zielīte pielido pie loga un redz Latvijas prezidentu dejojot, un zemē ietriecas Pikaču, tad kas apēda manu bulciņu? Grūti pateikt, tas tāds Normeņa rādio jautājums ir. Zielīte bulciņu man nevarētu apēst. Kas ir tas Pikaču? Pikaču? Tas ir no tā kā multfilmu varonis. Nu, tad tas apēda, jā. Nu, protams. Kāpēc? Ej! Tik man. Šeit tā! Ne to spiež. Ha! Bota! Atstrotāši šķīti ceļnieki. Tas tur augšā, jā? Jā. Pāri tiem visiem pāri. Ne jau šitiem maziem. Tāks, kur mums vajadzēja pa turien kaut kur braukt? Es domāju, man Dāvis izskaidroja Krievam. Tā jau pareizi bija. Едем. Nu, studenti, braucam! Kā varēja ātrumu pārslēgt? Davai, jedem! Man mīgs tur iepas, bet nu... Давай! Давай, Мини! Labi! Давай! Drīvs! Neiznes. Pēc šī pasākuma. Kādas emocijas, kādas izjūtas kopumā? Forši. Šeit nebija brauc interesanti. Un kā jūs uztvērāt savu pretinieku karti? Centās, puika, centās. Izturēja viņš vai neizturēja? Es jau nezinu, redzu, ka vairs arta nav.
kas viņa vietā ir? Viņa vietā ir mūsu otrs kursabiedrs Elvijs. Sveiki. Es uz pievīlu neesmu kursabiedrs, ja zabūts. Kā jūs jūtat? Tā normāli. Varētu vēlreiz revanšu uztaisīt. Ir normāli. Paldies. Lūdzu, nav par ko jūs vēl vēlaties? Kas ar tevi? Tu, kas nav. Nesmēķējiet, to es reiz varu pateikt.